Šajā sērijā turpinam darīt to, ko pagājušajā sērijā nepadarījām. Tagad vidējais panelīs, kur ir uztaisīts no rokas ar visiem izliekumiem, tāds, kāds viņš plus mīnus, vai arī ļoti tuvu ir rūpnieciski bijis. Tas panelis mums ir gatavs, bet tagad ķeramies pie mūsu priekšējā grīdas paneļa, kuru mēs jau instalējām iepriekšējās sērijās. Tā kā niansīšu pieslīpēšanai šī te maliņa, diemžēl uz mūsu donora nebija, tā bija nogriezta un aizceļojas kaut kur uz pavisam citu volviķi. Tā ka šo te nelielo fragmentiņu uztaisam paši, sazīmējam, pieslīpējam, nogriežam, tā kā jau vienmēr soli pa solim panākam, cik vien spējam precīzu fragmentu. Un tad jau viņu sastiprinam vietā un vēlāk veiksim pilnu viņa metināšanu iekšā. Un turpinam arī padarboties pie mūsu pārējās malas, kā teikt, tās vidējās daļas, metinam viņu iekšā, kā arī metināsim iekšā to mūsu priekšējo daļu. Un slīpējam tagad nost viss metināmās, sametinātās vietas, atkal pametinām, atkal paslīpējam. No vienas no otras pusītes pataisnojam ar āmuriņu. Un šādi jau izskatās viss iemetināts iekšā. Tagad slīpējam atkal, kas vēl palicis. Noslīpējam visu grīdas metinājumus, kas mums arī ir iemetināts. Mūsu fragments, kurš mums ir, kas nav, to mēs arī turpinājumā taisīsim. Šādi izskatās noslīpēts, viss jau ir, kur grīdiņa gatava, priekšējā daļa. Vidējā daļa gandrīz gatava, pavisam gatava būs nākotnē, esiet pacietīgi. Redz, ka šeit arī mūsu mazais fragmentiņš jau tiek iemetināts iekšā. Un, nāksies vien tev pagaidīt, lai redzētu finišu šim un arī pārējiem Volvo. Arī jums jābūt pacietīgiem. Šis te ir liekais izgrieztais, tā kā volviķīts pamazām krājās mums kaudzē, un baltais vējs pamazām izplatās, pārņemot brūno.